Namu apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas nama apsaimniekotājs palīdzēja vēsturiskajai ēkai Ģertrūdes ielā 99 korpus 1 Rīgā izvairīties no nopietnas avārijas. Nesen šeit noslēdzās pagraba pārsegumu atjaunošanas darbi. Pēc būvnieku teiktā, sliktais pagrabu stāvoklis ir gandrīz visu vēsturisko Rīgas nama problēmā. Vecie hidroizolācijas slāņi ir savu nokalpojuši, viņi vairs nefunkcionē. Mūros tiek iekšā ūdeņi, un arī gruntsūdens līmenis ir augstāk. Kādreiz nebija, kad viņi būvēti, viņš bija stipri zemāk nekā tagad. Namu pārvalda Rīgas nama apsaimniekotājs palīdzēja iedzīvotājiem norganizēt remontdarbus un pat saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu. Dzīvojamā māja Ģertrūdes 99 korpus 1. Šai mājai bija konstatētas problēmas ar noturību, un proti pagrabstāvu pārsegumu bīstamības situācija bija konstatēta. Un mēs nevarējām gaidīt, un tad pēc šī fakta konstatēšanas mēs piedāvājām dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumus, kad to vajadzēja savest kārtībā. Dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par, un arī ne tikai savest kārtībā, bet arī piedalīties Rīgas līdzfinansējuma programmās. Mēs sadalījām pagrabstāvu pārseguma atjaunošanas darbus divās daļās. Proti, pirmā daļa bija tieši zem pašas mājas, un otrā daļa ir brauktuves daļa. Tātad šogad pabeigti visi darbi. Visi darbi ir pabeigti, un brauktuves daļas būvniecības līguma summa bija ap 50 000 eiro ar PVN, un Rīgas domes līdzfinansējuma daļa bija 20 000 eiro. Un tas ir gandrīz pusi, un es uzskatu, tas ir diezgan tiešām laba palīdzība mājas dzīvokļiem, dzīvokļu īpašniekiem, ko tālāk dzīvokļu īpašnieki var domāt, ko ar to naudu darīt. Jā, vai tālāk to naudu ieguldīt atjaunošanai, vai samazināt maksājumus, tas jau ir tāds jautājums. Tā kā galvenais, kas ir tas, kad uz doto brīdi mājai tika novērsti visi bīstamības momenti, un tagad viņi ir noturīga, un dzīvokļu īpašnieki var domāt tālāk, kā jau savukārt pieņemt lēmumus par jau fasādes atjaunošanas darbiem, jo fasāde tiešām neizskatās labi, un nākamais solis tiešām būs saistīts jau, ar kosmetiskiem darbiem, kas arī ir svarīgi. Tādējādi aktīvie mājas iedzīvotāji ar namu pārvaldnieka palīdzību spēja izvairīties no nopietnas avārijas un pat izlikšanas no dzīvokļiem. Ja jūsu mājai nepieciešams nesošo konstrukciju remonts, pieprasiet, lai pārvaldnieks palīdz jums saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu. Tieši tā, kā Rīgas nama apsaimniekotājs vienmēr palīdz saviem klientiem.